kur brālīti tu dabūji tik ražanu līgaviņu, dziedātāju, runātāju, sīku rakstu rakstītāju. Mūžu mūžos būs dziesma un mūžu mūžos alus smeķēs, bet pāri no dziesmu svētkiem nāk meitene baltās zeķēs. Man mamma daudz ēdīja. Un tādus ikdienišķos sīkumus man nevajadzēja ēdīt. Bet tad man dzīve piespieda, man bija jāda. Bērnībā manā mēs laukos dzīvojam, mums bija jāiet ganos bērniem. Un tā jau nepalaida, kā tur aizēju un gani laksta tam govim pakaļ. Bija iedots arī darbs līdzi. Pilnīgi kā magnēts velk. Vajag kaut ko rokās. Šie krekli ir ļoti seni krekli, tie ir no muzeja. Un šim kreklam vienam ir 40 gadi, un tas ir pavisam vēsturisks, cik viņam bija gadi, pavisam 100 kaut kur, ja nemaldos. Nu, lūk, un te ir tā skaidri redzams, ka ārkārtīgi daudz skaistie izšumi ir virsū abos kreklos. Ja salīdzina, tad drusciņi. Katrs atšķirās, tā kā meistarim ir katram sava roka un katram sava skaitīšana, bet tas ir viens no sarežģītākiem krekliem vispār Latvijā. Sarežģītais ir šīs te vīles, caurās, tur ļoti daudz darbs iekšā, un, protams, arī visā tajā piedruknē, šie te raksti ir, ļoti, ļoti daudz, tā kā salīdzinot ar visiem, teiksim, tur tādiem Latvijas krekliem, šis patiešām ir viskrāšņākais un visvairāk ir šie te roku darbi iekšā. Es te kādus 10 gadus ar to nodarbojos jau, un tas iet lēni, tieši tā digitalizācija, jo tiešām ir jāpēta tā iepriekšējā, tā pirmā krekla vēsture jāpēta, kas tur, katru sīkumiņu, katru dūrieniņu jāskatās, jo tādi gatavi raksti, principā, tā kaut kur internetu vidā nav atrodama vispār. Tātad ņemam paraugu veco, un tad skaitam un zīmējam un liekam uz lapām vai arī datorā. Es esmu pārgājis uz tādu lietu, ka es digitalizēju šos te rakstus un šuju jau ar rūpniecisko izšujamā mašīnu. Šitas ir mammas darbs. Blūza ir manas pašas, jo mums ir mamma austa. Pusīt nolda viņa, otru pusīt nolda es. Un svārki ir mammas austiem. Viņa pati auda un pat arī sašuva. Mans tautas darbs ir tapis tā, lai mēs ar mammu varētu doties abas kopā saģērbušās tautas darbos, kā jau ģimenei pienākās. Un es izdomāju, ka tas būs mans unikālais, tikai man, uz mana auguma šūts. Un tāds, lai būtu tā kā mans, un lai varētu manas meitenes mantot pēc tam. Man mugurā ir Lielvārdas novada tautas darbs, ko es pati darinājusi. Pat izšuvu gan aubi, gan kreklišķums ir viens no senākajiem, kas uzrādīs literatūrā, gan arī paši austie bruņči. Visi šeit redzamie, un tie nav arī vēl pilnīgi visi, kādi ir saglabājušies no seniem laikiem, rotojumi. Tātad šis ir meņģelis,
kas ir kļuvis viens no izplatītākajiem un biežāk lietotajiem eņģeles rotojums ņieburbruncis, kur arī var atšķirties šis optiskais rotojums, lai tāpēc ļoti mīļš visiem, kur arī var atšķirties un parādīties dažādas svītriņas pēc audēja ieskatiem. Kādu vienu mazu līniju pievieno katra audēja, tomēr cenšas būt unikāla, un katra audēja pievieno kaut ko vēl klāt. Arī senatnē un arī mūsdienās tā mēdz darīt katru savu tautstarpu gatavošanai. Šis ir ledmenes rotojums, kas arī ir bruncis. Tā viņš literatūrā rakstīts, ka viņš nav bijis ņieburbruncis, ne visi lielvārdu stērpi, kā varbūt raksturīgākais, kas ir redzams. Tas ņieburbruncis, ne visi ir ņieburbrunči, kā redzat, man arī ir brunči. Šis ir lielvārdus rotojums, kas arī ir bruncis, bez ņieburiņa. Un lielvārdus senajā lielvārdus novadā, kas tiek traktēts kā tautstērpa novads, ir ietvert arī ogre un ogres brunči šādi te svītraini. Un šeit arī var atšķirties, nedaudz var atšķirties toņi. Šeit jūs arī redzat, ja, kad šis ir tikko uzausts mans audums, kas ir lielvārds brunča audums, ja. Nevis lielvārds, bet ogres brunča audums, un tad var redzēt, ja, ka toņi atšķirās. Tradicionālā lielvārds josta sākas ar nepārgrieztiem velku diegiem, ar cilpu un noslēdzās ar pīni. Arī es mācu austu jostiņas lielvārdus bērniem, lielvārdus Edgara Kauliņa vidusskolā. Un es mācu šajā vecajā stilā, protams, visas tradicionālās jostu variantus, iepazīstina bērnus. Un tad ir pazīstami šie uztītie diegi, un kad aušana bez stēlēm, bet tas lielākais brīnums ir, ka to var izdarīt ar tādu platu jostu. Bērni iepazīstas, viņi nesāk ar lielvārds jostu un ne ar lielvārds jostu paraudziņu, ne ar rakstainām audenēm, viņi iepazīstas ar pašu principu, bet interesi ir. Un pats patīkamākais, ka ir interesi turpināt gadu no gada, kas parāda to, ka tas nav tāda īslaicīga interesi, bet viņi iepazīstas, saprot, ka tas nav ātri dabūjams rezultāts, bet turpina. Lielvārdi arī populārākais, tātad, varētu teikt, populārākais mūsdienu audējs ir vīrietis, Jārvets Paegli, kas abi ar savu sievu izauduši tiešām daudz jostas. Aušana, tas man ir no mammas. Mamma jau auda, viņa bija daļmata meistara, studijā Saiva, un tad viņa kaut kā tā ieinteresējas. Mamma ir audusi visu laiku, un studijā viņa iestājās kaut kādos 70. gados, un tad tie visi gadi, cik viņa varēja, tik viņa arī auda. Es pārņēmu tradīciju aust 80. gadu beigās. Tā kā man piedzima meitenes, un tad es sēdēju mājās, kaut kas bija jādara, tad tā ņēmu un ņemerējos ar tām jostām. Mamma tā ieinteresēja, un tas man arī patika. Tas tiek turpināts, arī meita tagad auž. Un vairāk nezinu, varbūt mazmeitas mēģinās aust arī, bet cerēsim, ka audīs. Man vecmāmiņu nopirka stelles, ļoti smagas stelles. Es sapratu, nē, tas nebūs, ne tu viņas pacelt var, neko tur viņam nevar izdarīt. Viegli roku pārdevu, un tad vecmāmiņa aizgāja aizsaulē, un šī stēles palika man. Un es domāju, nē, ir jāturpina. Tam ir jāpaliek dzimtā turpinājumam, kad tas tā ir. Es tos saucu par jostu rakstiem rulli. Viņi ir tādi, jā, šie ir vecmāmiņas, pavisam senie. Cik seni? Jā, pēc tā, cik viņi ir nodiluši un tādi, viņi tiešām ir seni. Vai vienkārši darbīgi. Tādi, lai paliktu pēc tam nākotnē, jo nevar visu atcerēties. Man māma prot vienkārši bez zīmēšanas šobrīd aust. Bet man arī vēl vajag uzzīmēt, un tad es varu aust.
Mēs ar mammu esam tās, kas jau tradīcijās jau pārdzimst ar lielvārdas jostām, bet lielvārdē ir arī vēl daudz, neteiktu, ka daudz, bet pāris ir amata meistari, kas taisa lielvārdas jostas auž. Kurš auž stellēs, kurš auž bez stellēm. Kopā par visiem gadiem, kur māma audus, vecmāmiņa audus un es, varētu būt ap 1000 jostām. Tas tā apmēram saskaitot un skatoties, tas tā varētu būt. Man, protams, ir ļoti maz. Es esmu tikai iesācējis, bet vecmāmiņai un mammai es domāju, ka tas ir daudz. Ja gadā, aprunājoties ar māmu, gadā viņi var noauzt 40 jostas. Es domāju, tas ir unikāla vērtība. Tas ir 100% roku darbs. Lielvārdas tautstērps bija arī modē. Nu, nav tādu Latvijā muzeju, kuros nebūtu kaut viens lielvārdas vainags, piemēram. Jā, tā ir variācija par tēmu, tā ir izpratne katram, kāda jau nu ir bijusi. Pērlīšu dažādība ir ļoti liela, bet tur ir atpazīstami visi tie motīvi, kas ir lielvārdas vainagā. Te man ir jāpiemina biedrība Latvijas Pūrs, kur pārstāv es, un es arī vienmēr saku, ka mūsu biedrība ir rokdarbu skoliņa. Un šajā rokdarbu skolā viens no tādiem uzstādījumiem ir šī te ļaut dāmām apgūt, arī kungiem, apgūt tās prasmes, kas ir nepieciešamas, lai tu pats vari izgatavot un darināt sev tautstērpu, ne tikai vainagu. Un katru mācību gadu ir viena grupa. Grupā ir līdz 10 cilvēku, un viņas apgūst vainagu darināšanu. Te man gan jāsaka, ir kā dažādu Latvijas tautstērpu vainagu, bet nav neviena grupiņa vēl bijusi, kurā vismaz 2 dāmas negatavo savu pirmo vainagu, un tas ir absolūti apsveicami tieši lielvārdas vainagu, jo viņš ir ļoti sarežģīts. Viņš tiešām ir ļoti sarežģīts. Es domāju, ka tas sākās apmēram 10 gadus pēc atmodas. Daudz ko jau toreiz nevarēja dabūt, bet nu kaut kā tikām cauri. Pat uz Ļeņingradu bija jābrauc pēc dažiem instrumentiem, teiksim, bundziņi, šie spožie. Un Anka tur tos nevarēja te uz vietas dabūt. Tur vajadzēja kādam aizbraukt uz Ļeņingradu, nostāties pie fabrikas durvīm un gaidīt, kad pienāk tava kārta. Vai ziemas salā, vai vasaras smelmē, un kāds atnāk ar tevi aprunāties, ko tad biedram no Latvijas vajag. Šādu saktu izklapēt ārā man vajag apmēram stundu. Prasa dancotāji, prasa dejotāji un deju kolektīvi prasa. Es domāju, ka tradīcijas nekur nepazudīs, varbūt viņas kļūs savādākas. Ja paši neļausim tām iznīkt. Šis darbs ir darināts diezgan sen, jau 30 gadus atpakaļ. Sāk ar vienkāršākām detaļām, tās būtu zeķes, tika darinātas zeķes, tika darinātas šīs siksniņas, ar ko sasien zeķes, tika darināti cimdi, kas man bija kā pūra cimdi, ko es dāvināju savam vīram kāzās. Un pakāpeniski detaļa pa detaļai, tad vainagi aizgāja, vainagu darināšana, tad audumu, krāsoju dziju, audumu, kas bija nežēlīgi grūti tiem laikiem un tiem apstākļiem, kad nebija iespējams šos materiālus tik kvalitatīvus kā mūsdienās dabūt. Un tad arī šū blūzi, un tā nokomplektējās, un arī jostaustā. Un tā arī nokomplektējās viss tautstērps.
Tautstērpu es velku galvenokārt Pēterdienā, jo man brālis ir Pēteris, un goda lieta ir uzvilkt savu tautstērpu un dižoties tajā. Nu, tā ir milzīga vērtība, jo šis tautstērps ir unikāls gan ar savu piegriezumu, kas nemaz Latvijā nav, es atļaušos teikt, ka nav sastopams, un ar unikālo kreklu. Nu, tāda Latvijā otra nav. Šis ir līgavs krekls, kas man ir mugurā. Ir arī sievu krekls ar izšūmiem. Tāda Latvijā otra nav. Pilnīgi noteikti. Un arī ar aubēm. Šī smalki izšūtajos rakstos uz šī smalkā audumiņa. Tādu aubīšu Latvijā otru nav. Ir kaut kas nedaudz līdzīgs Vidzemes aubītei, bet šādas aubas nav. Man patīk izaicinājums, ka neviena aube neatkārtojās. Katrai ir savs raksts. Tādas jostas kā Lielvārdē nav nekur citur Latvijā. Tā ir unikāla. Un tā kā tā ir tautstērpa sastāvdaļa, tad padara unikālu. Protams, arī šīs te izšūtās cepures, kas ir vispār visvecākais slānis šajā tautstērpā. Tā kā es ļoti daudz strādāju un pie tā, lai turpinātu tradīciju mācīt citiem, gan jostu aušanu, gan runču darināšanu, tad es saskaros ar cilvēkiem, kas ir nevis tāpēc, lai piedalītos dziesmu svētkos, un tieši tāpēc, lai izpētītu savas saknes. Šobrīd vairs nedzīvojot Lielvārdē, tik vai tā meklē savos arhīvos fotogrāfijas, palikušos tērpus, atbrauc uz vietas, apskatās to, izjūt to sajūtu un meklē iespēju tikt pie sava Lielvārdas tērpa. Manuprāt, tad, kad tu uzliec Lielvārdas jostu, tad tev ir svētki. Tad tu esi saposies un vari doties savās gaitās. Tas, liekas, ir tāds svētku tērps. Nu jau stilizēti nesā, jo nenēsā jau tikai pie tautas tērpa, bet nesā arī pie linu kleitāna sievietes nesā. Uz gada tirgiem ļoti daudz es redzēju, ka vīriešiem jostas vietā ir Lielvārdas josta uzlikta. Nesā, valkā. Skolā es vadu arī interešu izglītību, pulciņu, un tur mēs arī vairāk aužam, jo aušanai ir atvēlēts stundu skaits skolā 8. klasē, bet ļoti, ļoti neliels. Un tagad pēc jaunā izglītības standarta skola 2030 arī aušana saglabājas, par ko man ir milzīgs prieks, un tur tieši aušana iet iekšā aušana klasiskā un arī ar pērlītēm. Un ar meitenēm mēs jau pāris gadus atpakaļ arī piedalījāmies lielā Vists organizētajā pasākumā, kur audām Lielvārdas rakstos jostas no pērlītēm. Mēs visi zinām Nīcu. Mēs esam šo to dzirdējuši par Krustpili. Bet Lielvārdas tautstērps ir, viņam ir vārds, un arī atsevišķi pilnīgi kā novads ir Lielvārdas tautstērps. Tas vairs nav Lielvārdas, tikai Lielvārdas. Tas ir latviešu simbols. Tas ir mūsu kaut kas unikāls. Kad es sāku vairāk un plašāk mācīt tieši tautstērpu, tad katrs, kas atnāk, un ja viņš grib aust jostu vai brončus, dod viņam tikai iespēju, un viņš to vienkārši izdara. Un izdara ļoti labi. Jāsaka, smalkums un tāda krāsu izjūta, un tas viss mums ir dots no mūsu gēniem.